Hei, sveiciens visiem! Redz, atkal man te garažas stāsti. Šodien garžā man unboxings. Es esmu te atkal apkrāvies ar saviem remontiem, zinu. Jā, un nepieciešamība tāda bija. Gribēju tādu, lifts vai telpers, vai nezinu, kā viņu nosaukt. Herņu karoču poļi. Unboxings to unboxings. Un kanālā nekas nav noticies ilgu laiku. Tā kā davai, paskatīsimies, kas tas par unboxingu. Nekāds man tas garažas stāsts, jā, atslēdznieks es vēl, tāds vēl, laiku pa laikam kaut ko skrūvēju, un šoreiz es nolēms nomainīt dzinēju. Redz, man ir otrs dzinējs, un visu to vajadzēs pārkraut, protams. Variants pa apakšu izņemt ārā dzinēju, vai pa augšu izcelt, viss tas ir iespējams, bet es nolēmu, lai, tāpat man jāņem kārba nost ir. Es domāju sadalīt uzreiz, noņemt kārbu, nolaist lejā un tad motoru pa augšpus izcelt ārā. Redz, un ko, vai kaut kādu paceļamo mehānismu nopirku. Nopirku šito herņu. Es nezinu, cik viņa laba. Pastīsimies, papētīsim Geko poļu kaka. 1000 kilograms, 3 metri garumā. Tonu var pacelt, jā. Tad varbūt, kad, man noderēs, tā kā rezervi tam visam ir. Varbūt tā gluži, ka tonu ar viņu pacelt nevar, droši vien tikt jāpir žiepiņā. Bet, vēršu vaļā, skatīsimies, kas tur ir. Trekā tā figņa. Iepakots pamācību, jā. Ar visu čeku. Instrukcija obslugi. Kurva ježika. Skatīsimies, kas tur iekšā. Ai. Eļļainas ķēdes. Vēl viena. Labi, lai ir vilkšu cimdeļus. Jo, eļļainas izskatās. Pastīsimies unboxingu. Pagaidām, kas tas ķēdeni ir paši. Vesels čup. Kaste. Un stūdien. Tā. Kas tam sanāk? Kā man viņu iekarināt? Šitas āķis būs iekarināt kaut kur. Šitas būs tas, kas man celt augšā. Mehānisms. Ok. Saprat. Un tas otrā galā man melnā ķēde man būs rāķi droši vien. Jā. Redz. Tāda figņa. Tāds lūk viens āķis iekarināmies. Izskatās jau ģošs. Bet, labi, tonna. 1 tonu izturēs, ja? Labi, lai tā būtu. Tā jau pie celšanas paskatīsimies, kā tas viss strādā. Apmēram tā tas tagad izskatās. Tas ķēdes bišķi pagāri priekš manas vajadzības. 3 metri man nafig nav vajadzīgi. Bet, kaut kā tā tas pagaidām izskatās. It kā viss darbojās, pie slodzes jau var just, ka ir tūtāk. Negribās viņam tur tik viegli lieta, bet, labi, tonna. Cik tā kārba varētu svērt, kaut kāda, 70, 80 varbūt. 80 noteikti ne, mazāk. 60, 70. Varbūt.
Varbūt pat ne tik daudz, tā kā skatīsimies tālāk. Reku ārā ir, redz. Kā tā motortelpa. Nu redz, palietoju bišķi to vinšu. Redz, kas te ir. Te ir kāda fiksators. Kroču viņš ceļ tikai augšā. Nu, uz otru pusi tu viņu nevar padot. Respektīvi, tu viņu nevar nolaist lejā. Tad nācās pielikt tādu drātiņu. Dātīšu sistēmu. Lēts pirkums ir lēts pirkums. Tur nav ko, kā saka, degunu raukt. Vai nu pēc dārgu un ritīgi labu vai tādu mistiec. Kā var iztikt ar šo, pavelc uz leju. Un, teiksim, tādā gadījumā, tā kā man to motoru vajag cilināt. Pilnīgi pietiekoši. Viņš tā sazobi ir atļauj pilnīgi ar roku šo grozīt, jā. To dzelzi es noņēmu nost, to, kas ir ap ķēdi. Vajadzības gadījumā var uzlikt to ķēdi un pagriezt, jā. Es domāju, vispār to zilo vāciņu amputēt, nafig viņš nav vajadzīgs. Bet, jā, mājas apstākļos viņš pilnīgi, lietot var, kas prasās, nepatīk, redz, šeit viņi tā noliec, jā. Vai šī. Un viņš, redz, tomēr padodās, viņš sasvarās pie slodzes, ja. Viņš nav tā, ka šito te varētu prasās, lai būtu apņemts apkārtot šeit caur asi. Un tad piekārts, un tad viņš stāvēt taisni. Visā visumā lietot var, savu funkciju viņš pilda un, teiksim, tā, ja. Ja ir tā, ka pēkšņi vajag un citu rubļu nav, tad tādu var pirkt. Vot. Tā kā tā.